Ventspilī bāzētais Sijā Bucher Schörling Baltic ir Šveices koncerna Bucher Industries AG meitas uzņēmums. Tas ir lielākais ielu un lidostu tīrāmo komunālo mašīnu ražotājs pasaulē ar noieti tirgiem Eiropā, ASV, Austrālijā un Āzijā. Šogad Bucher Schörling Baltic atzīmēja savu 10 gadu pastāvēšanas jubileju Ventspilī. 10 gadus par savu mājvietu Ventspili sauc arī Šveices pilsonis un uzņēmuma vadītājs Niklaus Hūzers. Es ļoti labi atceros, kā viss aizsākās pirms 10 gadiem. Tajā laikā biju izpilddirektors Vācijā, Hannoverē. Mēs meklējām vietu, kur attīstīties austrumos, un tā arī nonācām Ventspilī. Šī bija ļoti pareiza izvēle, un to mēs tagad pēc 10 gadiem labi redzam. Darba spēks ir ļoti labs, labi apmācīts. Šeit ir osta, kur ar prāmi var pārvadāt preces. Viss ir atbilstoši mūsu vajadzībām. Niklaus Hūzers atzinīgi vērtē Ventspils pilsētas tālredzīgo koncepciju, kas ļauj paplašināties un pilnveidoties arī uzņēmumam. Tagad uzņēmums saņēmis Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu projekta jaunākās paudzes ielu tīrāmās tehnikas ražotnes attīstību īstenošanai. Atskatoties uz šiem 10 gadiem, jāsaka, ka lielākais sasniegums bija tas, ka panācām, lai darba spēks strādā un dod tādus rezultātus, kādus mēs vēlamies. Vēl arī tas, ka esam sasnieguši vēlamo kvalitāti, jo sākumā mums bija kvalitātes problēmas. Bet tas nebija iemesls apstāties. Mēs visu risinājām. Tagad esam iesaistīti Eiropas projektā. Nākamgad ieguldīsim 5,6 miljonus eiro, paplašināsimies un būvēsim. Papildināsim ar jaunu ekipējumu un iekārtām. Uzņēmuma vadītāja ieguldījums pamanīts arī plašākā līmenī. Hūzera kungs saņēmis goda pilsoņu balvu un nebeidz apgalvot, ka jūtas šeit kā mājās. Balva man bija ļoti liels pārsteigums. Patīkam, ka Ventspils mani tik ļoti labi pieņem. Esmu patiešām priecīgs par to. Man laikam būtu jāiemācās latviešu valodu. Vēl neesmu to paspējis izdarīt. Gita Mārtiņa, Sauniņš Žodziņš, Kurzemes televīzija.